kas kļuvušas par leģendu un joprojām pulcē gan jaunos, gan pieredzējušos motobraucējus. Zelta mopēds un Latvijas kausa retro klasēs. Tā ir tradīcija, kas aizsākās tālajā 1970. gadā un turpina dzīvot jau vairāk nekā pusgadsimtu. Zelta mopēds meiteņu klase. 3. vieta – Žanete Jāņkalna. Startēja privāti. 2. vieta – Suzāna Gredzena, Valdes Vanava. 1. vieta – Justīne Reino, Motorsports Racing. Apsveicam un dāvām Protams Ziedi. Turpināsim ar zelta mopēdu retro mopēdu klasi. 3. vietā Normunds Eglītis startē privāti. 2. vietā Intās Valodas motoklubs Ape. Un 1. vietā Pēters Kukuliņš startē privāti. Turpināsim ar zelta mopēdu sportistu klasi, sporta mopēdu klasi. 3. vieta – Raivis Bunkovskis, startē privāti. 2. vieta – Ainārs Karo, motoklubs Ape. 1. vieta – Emīls Karo, startē privāti. Mopēdu 2A standarts klasi. 3. vietā Bāris Krasniņš startē privāti. 2. vietā Daniels Ceriņš startē privāti. Un 1. vietā Raitis Krasniņš startē privāti. Gaidām laureātus ar aplausiem. Paldies! Turpinām ar zelta mopēds 45 standarts no 16 gadiem. 3. vieta – Kārlis Rēzniņš, startē privāti. 2. vieta – Toms Leitis, motoklubs Ape. 1. vieta – Ainārs Karo, motoklubs Ape.